Ekspedīciju atbalsta Freko, Radio 101, Kcentrs.eu, Geo, Kas jauns un Canon. Ģenerālsponsors Cēsu alus. Iepriekšējā sērijā ekspedīcijas komanda no Arhangeļskas gar Severnaitvināja krastu devās uz ciematu Vavčuga, kur Pētera I laikā slepeni tika būvēti jaunās impērijas karakuģi. Tomēr sasniegt vēsturisko vietu izrādījās daudz grūtāk kā likās sākumā. Pēc vairāku stundu darba ekspedīcijas komanda atjaunoja sauszemes satiksmi ar vienu no vēsturiski nozīmīgajām Krievijas impērijas teritorijām. Kādreiz visā Krievzemē slavenais Vavčugas ciemats mūsdienās ir gandrīz miris. Vasarās šeit dzīvo pārdesmit iedzīvotāji, bet ziemā nepaliek neviens. 2 naktī šeit sākās saulēkts, un jau 6 no rīta ekspedīcijas komandai likās, ka tuvu ir pusdienas laiks. Tāpēc neguļ vairs neviens, un ceļotāju nometnē notiek aktīva rosīšanās, no kurām pati galvenā ir brokastu pagatavošana. Šorīt ceļotājiem ir gaidāms kas patiešām karalisks un bijušās Krievijas impērijas cienīgs. Tās bija stūris maziņas. Viņa ir skrimšļu zivs. Viņa ir tāpat kā haizivs. Skrimšļu zivs, kurai ir nevis no kaula, saka, bet tāds skrimslītis. Un līdz ar to viņa ir vēl arī ļoti vērtīga priekšēšanas. Makšķerniekiem, protams, šito rādīt nedrīkst izsmies. Tās stūris es pirmo reizi dzīvē redzēju, dzīvu stūri, kaut gan arī ļoti maziņu. Normāli izmēra zivs priekš Latvijas, vai ne? Un viņas bija baigi garšīgās. Ja mums audzēja kaut kādos dīķos, kaut kur tas ir ekskluzīvs pasākums. Foreli vairs nav ekskluzīvņīgs, bet tas jau ir jau vecīts stūri, pašiem savām rokām stūri noķert. Tīri astīts buļoniņam. Tīri buļoniņam. Pēc tam to visu izmakšķi ārā ieliek bļodiņā. Tur paliek buļonā izvāra kartupelīti. Aizgāja. Pašo. Tikai sāli droši vien taupīs. Nē, bet tas bija ģeniāli, tās meitenes. Meitenes taupē. Tāds smieklīgs pludiņš visu var redzēt. Viņi ķer šitādas sūdi. Es saku, kur liks? Kaķim. Es tā... Blīn, 4:30. Baigais agrums. Ko vēl darīt? 4:30 vēl kaķim zivis tiek. Tas forši. Vai baigi mīlu kaķīt, vai, kā ir otrais variants, ka reāli darīt nav ko. Reāli. Garšai. Ir vēl tur jau nekas. Garšai pietiek. Pēc sātīgās stores zupas ceļotāji pamet nometni un dodas uz ciematu, lai atrastu māju, kurā dzīvo Andrejs Sergejevičs, vīrs, kurš zinot par savu novadu vēsturi gandrīz visu un kura stāstījumu esot vērts dokumentēt, jo lielākā daļa viņa zināšanu nav atrodamas ne grāmatās, ne arhīvos. Tomēr esam nokavējuši. Viņam ir savs ezītis mājās. Pašam savs ezītis. Добрый день. Добрый день. А дед дома? Просто нам говорили, что дедушка очень много знает про этот. Дедушки нет, уже умер. Уже умер, дома. А ты кто? Да. Мы вот едем в экспедицию сейчас по русскому северу. Jo mēs jau, taču tomēr esam pieklājīgi cilvēki, mēs tur, visus pasveicinām un tas jau arī cilvēkiem patīk. Ir sevišķi šitādās te mazos ciematiņos. Un turklāt mēs jau visi arī diezgan labi runājam krieviski. Mēs neesam, ja mēs iebrauktu un kaut kā tur, lauzītā krievu valodā kaut ko pa pusē spētu saprasties vai nē, bet mēs jau
Turklāt mēs varam runāt ar viņiem kā līdzīgs ar līdzīgu, saprast viņus, teiksim, arī visos, teiksim, idiomās un visādos tādos izteicienos, nevis tikai nepieciešamās lietas. Es domāju, ka tas arī viņus baigi atbruņo. Добрый день. Здравствуйте. Вы Владимир Николаевич? Владимир Николаевич? Да. Вот нам посоветовали, что вы как раз тот человек, который мог бы рассказать немножко об истории. Про историю, как Петр тут корабли строил. Знаете? Так это я не знаю, как корабли-то строят. Viņš iznāk ārā un vienalga, lai arī kā viņš teica, pagaidiet, vajag apģērbties. Tas tā man likās, tā, ciemiņi. Ну это ясно. Это уже был в прошлом веке, да? Да. Но вы, может, что слышали, как тут выглядело те времена, как они строили, там, как... Ой, ничего нет, неизвестно. Но этому дому точно 300 лет, вот этому, который там стоит, или он уже перестроен? И вот что. Дом сначала ведь никуда не продавали. Все Москва. Потом смотрим, начинает дом-то весь пропадать. Да чуть не сожгали же. Ребятишки все бегали туда, к дому. Я уж сколько раз ходил. Ребята, вы что делаете? Сожгете ведь, что вы? А разве послушай, только уйдешь опять тут. Спички в руку и в дом. Да. Было у меня раньше 2 книжечки полностью. Сын учился в Шенгурске. И послал сюда, и все пропали. No sākuma dēls viņa lauza tur braukt uz kaut kādu tur pilsētu, kas tur blakus, ja, vai uz Arhangelsku, vai kur uz dzīvot pie viņa dzīvokli, ja. Bet viņš dēlam saka, es aizbraukšu pie tevis dzīvot dzīvokli, es tur gadu laikā vienkārši nomiršu, ja. Kas man šeit? Es te izēju ārā, man te tā upe, man te tas, es te pastaigāju. Te ir tā vieta, kur es gribu dzīvot, un dēls to arī saprata. Kā viņš teica, viņš aizbrauc uz pilsētu, viņam tikai tāpēc nepatīk, ka viņam liekas, ka tur ir steiga. Viņš teica, tu no rīta pamodies, paēd brokastis, izlas avīzīti, izēj pastaigāties, ienāc atpakaļ, paguli. Viņš to savu dzīves ritmu šeit ir iekārtojis, tā ka viņš nevar vairāk. Un tāpēc viņš iznāk, viņš stundām var sēdēt uz savu lievnīti, viņš tur uztaisīs bija savu skatuvi, kā mēs tur iesmējām. Viss, viņš ir laimīgs. А сколько вам лет? А как вы скажете? 60. 60, я бы сказал. Что? Нет. Больше? 88. Oho! Laukos viņi tiešām nekautrējās. Viņi nāk, runājās, un Latvijā jau tā nekad nebūtu. Tas gan jau tikko tu pie jebkura apstāsies un paprasīs kaut ko, viņš ir tādu prieku un entuziasmu stāst par jebko. Может, кто-то рассказывал просто от поколения в поколение. Мы знаем, что здесь братья Баженовы жили, они тут строили суда и все. Знаешь, здесь Петр I останавливался. Да. Вот был на сахарной головке, там кедр посажен. Он сам 2 раза был тут, да? 2 раза, да. Он был вот в Вавчуге, у нас Лубянки называется село. Вавчуга. Pirmās liecības par Vavčugu kronikās ir atrodamas jau 16. gadsimta vidū. 17. gadsimta otrajā pusē šo ciematu pārņem ieceļotājs no Novgorodas Andrejs Božēņins. Par to gan ir vairākas versijas. Viena, ka Božēņins ciemu saņēmis sievas pūrā. Otra, ka nopircis to par 300 rubļiem. Lai kā arī būtu, no tā laika sākās Vavčugas slavas laiki. Izmantojot seno ūdensdzirnavu sistēmu, kas šeit atradās uz savstarpēji savienotiem dīķiem, Božēņini uzcēla šajā reģionā neredzētu tehnikas brīnumu ar ūdeni darbināmu gateri, kas spēja vietējos mežus pārvērst augstvērtīgos kokmateriālos. Vavčugas slava ātri nokļuva līdz Maskavai, un reformātors Pēters I devās uz tālo ziemeļu nostūri, lai pats pārliecinātos par to, kā vienkārši krievu tirgotāji ir spējuši izveidot pasaules līmeņa ražotni līdz šim nevienam nezināmā Krievijas nostūrī. Pēc Pētera I vizītes Božēņini saņēma ne tikai īpašas privilēģijas un statusu, bet arī topošās impērijas militāro pasūtījumu. 1702. gadā Božēņinu kuģu būvētava nolaida ūdenī 2 fregates – Svētais Gars un Kurjers, kas neilgi pēc tam piedalījās kaujas operācijā pie Noteburgas cietokšņa Ņevas ietekā.
līdz kurienai abi kuģi pa sauszemi tika nogādāti caur Karēlijas mežiem un purviem līdz 170 vērstis attālajam Oņegas ezeram. Pēc senas leģendas Pēters I licis ezera vidū uzbūvēt mākslīgo salu, lai no tās odu un knišļu netraucēts varētu vērot kuģu būvēšanu. Čaļiem bija ko darīt katrā ziņā ar rokām. Tad jau ekskavātori neizsauks. Pilnīgi neiedomājams. Ir rakti speciāli upju dziļumā un platumā un restumā un visādos kanāli un kas tik vēl ne. Lai savienotu to ar to un pēc tam vēl no nekurienes aizbraukt līdz Arhangeļskai vēl līdz Pēterburgai. Man bais paliek, kad es skatos, man teiksim, arī Pēterburgā bija tāda sajūta, kad es skatos uz tām krāšņajām mājām un tagad es saprotu, cik daudz tur apakšā ir līķu kalnu. Tāpatās arī šeit, ka viens ir tas mērogs, ko es redzu, bet viņš automātiski man ieslēdz to, ka cik daudz cilvēku šeit, uz kādiem kauliem tas viss ir celts. Es gribu te kalnu, lai es varu skatīties, kā jūs strādājat un dzert tēju. Vecīt, vašē, come on! Ekspedīcijas mērķis ir nokļūt ciematā Ustiņiega, uz kuru kādreiz no šīs vietas veda ceļš. Jau 70 gadus tur neviens nav braucis, tāpēc vietējie par ceļotāju ieceri nav sajūsmā. Я думаю, что вам будет очень сложно туда попасть. Если очень упертые, так может пробьетесь, а так, не знаю. Вырубают. Лес рубили там где-то года 4, но они же не дорубали до реки. Там сколько сейчас зона, по-моему, 500 метров до реки. Попробуйте, может попадете. Куда? А вот после Лубянок там ручей есть, у нас средний называется. Вот. Если по среднему ручью еще можно в этот берег попасть, а дальше все, там дальше в горы и достаточно тропы. По низу-то можно проехать, надо осмотреть. Jau pašā ceļa sākumā krastmalas viltīgajos zilā māla krāteros iesēžas 3 ekspedīcijas mašīnas. Un tikai vēlāk vietējie iedzīvotāji izstāstīs, ka pagājušajā gadā Krievijas armija tieši šeit zilajos mālos zaudēja vienu no saviem bruņu transportieriem. Beidzot, muška garie zābaki, beidzot! Te vajadzēja braukt jau lēnām. Viss normāli, bet izbraucām. Bet es zinu, ka es savāk tagad sapratu. Viss. Ielikām. Ielikām pazemināto, visu tur mierīgi saslēdzam. Tur patiesībā vajadzēja aizdīt vienu džiklu, lai viņam pēc ko vinčoties. Pabļauj vienu mašīnu padod uz šejiem, vienkārši tur piekapināties. Vienkārši, cik varam ieejam iekšā, apmedam krūmēm apkārt vienreiz vai divreiz. Davai. Es atnesīšu no soku. Lai mašīnas izvinčotos no krastmalas dubļiem, vienīgā iespēja ir apmest trosi ap neīpaši pārliecinošajiem piekrastes krūmājiem. Bet izrādās, profesionāļi zina, ko dara. Un daži smalki un it kā neizturīgi stiebri ir spējīgi palīdzēt mašīnai izkļūt no dubļu varas. Tā normāli, liekas normāli ciets, divreiz nobušs. Tā visa tā ņemšanās par tiem purviem un vinčošanās, protams, ka tas tādā es neesmu bijis nekad. Tas priekš manis bija absolūts jaunums. Bet katrā ziņā es baigi labi jutos tajā visā. Man patīk tā ņemties. Es kaut kā visu sapratu, man nebija īpaši daudz jautājumu. Zaķis arī visu saka, vai tagad mēs šitos tropus iesim tai galā un vinčosimies.
labākais un interesantākais sāksies tieši tajā mirklī, ka visas 4. Visas 4. O, tāda mēs pajautu. Aici, tūpā. Stop! Ietina atpakaļ. Nē, patiesībā sakot, viņi ir ļoti veselīgi dubļi, jo tie ir tas zilais māls. Ja nešaubos, tad Āfrikā, starp citu, māla baigi nemaz. Nē, bet nopietni klausies. Es skatos rādījumu, tur bija tā, ka papagaili vai kaut kādi citi dzīvnieki, viņi ēda indīgas augļus, un pēc tam, lai sevi atindētu, viņiem bija tāda klīns liela, kur viņi tieši lidoja pie klīns un ēda mālus. Tāpēc viņi uzreiz atindēja organismu. Māli baigies spēks. Ne tikai trauka, māls. Это же Гарри. Jūra līdz ceļiem. Šobrīd galvenais uzdevums ir nepieļaut situāciju, ka visas 4 mašīnas atrodas nekustīgā un bezcerīgā stāvoklī. Tomēr šādos dubļos tas ir gandrīz neiespējami. Katrs nākamais metrs pa veselīgajiem zilajiem māliem ceļotājiem ir pārsteiguma pilns. Un visiem top skaidrs, ka jādodas mežā, kur zem kājām un riteņiem ir iespējams stabilāks pamats. Pārčum spēks ir. Mēs taču esam sūrē. Starp citu. Mēs te ar striķīšiem ņemamies. Pienāc, te čaļi to ir darījuši. Paskatīt. Čik nemāk uzlikt normāli bildi? Nu, ka tas prasa šeit. Es ļoti atvainojos, mums vienkārši izbesīja. Zini, kas? Tas pļaš. Tas man bija pārsteigums, vai ne, kad šitādas kociņas mēs gāžam ar džipu. Tomēr izrādījās, ka cieta pamatne zem riteņiem nav visu problēmu risinājums. Un salīdzinošā atelpa piekrastu krūmājos gandrīz vainagojās ar mašīnas zaudēšanu. Jā. Jau pāri viņai. Izstās iespaidīgi piekrīt. Saudzējuši tos krūmus. Nestrādā nekas. Tikai pieredzējušā ceļotāja un autosportista Edgara Zaķa priekšnojauta paglāba ekspedīciju no lielām nepatikšanām. Bet pagaid, bet tā, ka viņš ir uzsēdies, pakāries, visu mašīnu ir. Mašīna, līdzīgi kā amerikāņu filmās, ir uzkārusies pār 3 metrus dziļu aizu. Un ceļotājiem ir jāliek lietā visa izdoma, lai atkal to dabūtu ierindā. Šobrīd nē, pagaid, Edgars! Stop! Stop! Atdod striķi uz seviem. Atrod kaut kādu citu lielāku sakni, kur pietīt. Čaļi taurē.
tiklīdz pakustina krūmus, tā uzreiz parādās ļoti daudz odu. Nu tā, paldies. Pirmais, es sapratu, ka pirmais tilts bija vakar, šodien pirmais krūms. Pirmais alus šodien. Uziem lokā sidās puses uz to ceļu. Un paskamies, kurā vietā ir tā sadnīja vieta. Ja tā ir tā upīte, tad tā upīte, kā mēs tagad redzam, var apbraukt. Paldies! Ceļa turpinājumā visiem jau bija viena alga, vai šis ir Amazonas mūža mežs, purvaina savanna vai tropiskais krūmājs. Elektroniskā karte datorā rādīja virzienu un kādreiz šeit bijušo ceļu. Un tikai katra ceļotāja personīgā iztēle šeit varēja radīt nojausmu, kur tas ir kādreiz bijis. Es apbraukāšu bišķiņ, lai te mums ir vieta. Kāpsim ārā, pameklēsim, kur ir tas ceļš, kas iet otrā pusē iekšā. Tur gāja? Es jau tur arī izgāju. Šitas nav tas ceļš? Es nezinu, vai tas ir, jo tur ir tāds purvi, varbūt, ka pa šito brauc, jo tur, es nezinu, 1,150 m, taču ir viss ok. Nu, baigi grūti bija tur, kas ir baigi grūti, vienmēr var būt vēl grūtāk. Bet, tur bija ko nest, teiksim tā. Pamazām plakana kalni nomainījās ar purvāju un ekspedīcijas uzbūvēto tiltu daudzums brīdī pirms krēslas iestāšanās vairs netika skaitīts. Stop, iesaist pazināto. Skaties uz īsti. Nebrauc, tur, kur tev nevajag braukt. Brauc tur, kur tev rāda. Tikai tagad negāzē. Mierīgi. Lai arī ekspedīcijas mākslinieki ziņoja, ka līdz spēku izsīkumam vēl atlicis daudz laika, visiem bija skaidrs, ka ceļš uz Eņģeļu pilsētu šeit ir nokļuvis strupceļā. Es jau esmu pussūrēs. Mēs taču esam sūrie. Vēl nav pieliks! Forši būt sūrē. Es arī valdu. Apvēr staigā vilki, lāči. Valēm baigi. Lai arī kādas leģendas tiktu stāstītas par Eņģeļu pilsētu, visās ir atrodama jau ceļotājiem skaidra patiesība. Lai to atrastu, ir jāpārvar neskaitāmas grūtības un jāspēj nepadoties vissarežģītāko izaicinājumu priekšā. Vai ekspedīcijas komandai tas izdosies, vai viņiem pietiks spēku un drosmes? To rādīs laiks.